Nu, sveiki, mīļie, daudz jautā, kāda ir viena no Šveices lielpilsētām, kā Lugano, vilciens stācija. Nu, šobrīd notiek remonts, kā redzat, tur visur. Tas ir ļoti skaisti. Es gribēju iedzert Aperol Spritz. Jāmeklē, kur iedzert. Bet tur visur remonts notiek. Ir ļoti skaisti. No šeit brauc gan uz Itālija, gan visur pārējais. Parādīšu citu vietu, kur ļoti skaisti tiek vienu minūti. Tur visādi pazemsejas, ko taisa vēl turpina taisīt. Bet žēl, kad vispār ir ciet šeit, jo remonts notiekās. Bet ir tādi automāti, kur nopirkt ēdienas, dzērienus, kioski, kā Latvijā ir. Teikt, 4 līnijas. Un te viens pluss ir. Ir 2 varianti, kā tu var nobraukt lejā. Vēlāk ienākšu. Cipē kioski Narvesens līdzīgs. Tāds kā Narvesens. Bet te viens pluss, kad... Redziet, mazais piebrauc. Te no lejas piebrauc maziņais, pa ko es braucu. Es filmēju kaut kad 2 gadu apakaļ, neatceros vairs kad. Redziet, bez šofera piebrauc. Ir šāds variants un ir vēl cits variants. Ar kāņām, kā es to daru. Un patīk darīt. Tūlīt 1 minūti parādīšu. Ka tie riteņbraucēji, tie jaunieši. Tūlīt parādīšu. Obā! Mans Aperol Spritz izrādās tā augšā ir, redziet, bārs, tāds forši. Bet, ko es gribēju teikt, kad ar kājām ir labāk staigāt, tāpēc, kad mazais vilciens ir mazais vilcienītis, bet ir speciāli kāja taka, autos pietura, kur teici Lugano no augšas. Tā ir stacija vislielā, kur remontājas tagad. Šeit tāda sēdeklīša, nezinu, kā saucās krēsliņa, kur tu sēdi un skaties kaut kur ābelēs, kokos. Bet plus ir tas, kad, ko es mīlu ar kājām, dzīvība ir kustībā. Jums jāatcerās visiem. Redzēt, kas pa skatu. Nu, lūk. Un man tikko pateica darba kolēģis, kas ir no Ukrainas, kad ir tramvajs, kas iet, tāpēc tam ir Itālija ir no Lugano, kas iet uz Itālijas mazpilsētu, kur ir labi tirgi un veikali, kur 100 reiz lētāk nekā Šveicē. Nu, reku šitie maziņie, baltie, oranžām durtiņām. Nu, lūk. Ja redzat, šeit tas iet, tas mazvilcienīčs. Uz leju, te viņš iet prom. Bet, ja tu gribi ar kājām, tad tu reku šeit pa šeieni un aiziet. Un uz paša centru lejā tur. Dievs mīl šodien mūs visus, jo ir saulīte. Nu, lūk. Arī nākamais uzfilmēšu, kā es braucu uz Itāliju no lielpilsētas uz mazpilsētu. Nu, lūk. Tad jūs redzēsiet. Te es tikko satikos ar nevis ar draugiem, bet ar paziņām, ar iebraucējiem, lai parunātu par dzīvi. Jo draugi ir Latvijā, dzīves biedri Latvijā, visi Latvijā. Šeit tikai paziņas un kaut kādi tādi zinām cilvēki. Redziet, šis maziņais iet. Šis superīgs. Redzēt cauri. Nu tā, mīļie. Kākšties meklēt kokteili Arrivederci alla prossima. Jūsu Jānis. Kā vienmēr. Čau, draugs!